Redzams, sāko centriem diezgan zems, bet te jau labi iespēja. Vēl viens sitiens un vārti! Atklāts ir rezultāts jau 11. minūtē. Cīnīt panākumu. Es domāju, šie 3 punkti ir svarīgi katrai no komandām. Neatkarīgi no tā, ka ir tikai sezonas starts, bet Lūkā 2-0 uz tablo. Tas, kas neizdevās pirmās 2 reizes Aleksējam Golijāninam, izdodas 3. un Daugavpils dubulto savu pārsvaru otrā puslaika ievadā. Vēlreiz līksmot var mājinieki tribīnēs uz tablo 2-0. Miņins un nav tur neviens, kurš pamaina. Balss ir gadījies, ka treneriem nav tikmēr rupja kļūda Tukumam un līdz tukšiem vārtiem izspēlē Daugavpils. Iestīs vēl nākamo, iedosim tev sist. Tagad Miņins sit ar kreiso un iesit 2-0. Golijānins atkal iet nost no laukumā. Kaut kas tam līdzīgs sen nav redzēts un jābūs maiņa. Golijānins negrib šeit spēlēt, negrib šeit atrasties. Un ļoti nesaprotam arī pēc vairs nestrādā šī ticība. Un iegriež gan izbubu vārtus, iegriež gan arī Miņins! Un lūk, kā Miņins nopelna dzelto kartīti, novelkot krēklu nost. Olimpiko tiešais stūra sitiens, bumba vārtos un 4-0. Jevgeņijs Miņins. Otrie vārti viņam šajā mačā. Pat taisno no stūra karodziņa, kā savu laiku Ričards Žaldovskis arī bija guvis vārtus Daugavpiliešu rindās ar tiešo stūra sitienu. Arī Valerijam Afanasjevam tas bija izdevies. Šādu spēlētāju, kuri piedalījās gan U19, gan U21 komandā, bet tagad standarta situācija Daugavpiliešiem un gols! 1-0 jau spēles 4. minūtes izskaņā Daugavpilieši izvirzās vadībā. Lūk, ko deva šis pārkāpums, šis neapdomīgais pārkāpums, standarta situācija un ātri gūti vārti šīs dienas mačā. Neizskatījās, ka te būtu vājāk par tādu stipru vučuru. Vēl viens sadursmi, vēl viens. Neizdevās Traorē, tagad ar bumbu pretinieks sodlaukumā Miņins. Sitiens kreiso kāju atsit šo bumbu Kudrjavcevs. Stūra sitiens pret Valmieru, kur pat labi atrodās turnīra tabulas 2. pozīcijā. Šeit Jelgavs mēģinājums uzbruk sitiens vārtiem un vārti! 1-0. Pirmais kopš tā soda sitienu un atkal sit Miņins. Miņins ar kreiso iesiet 1-0 Daugavpils svarībā. Zinat, ko darīja Aleksējs Golijānins šajā brīdī? Viņš aizgāja projām, viņš aizgāja padzerties ūdeni un pat neskatījās, kā Miņins sit bumbu iekšā. Un tagad viņš ir vienīgais, kurš nesvin kopā ar komandu šos gūtos vārtus. Tomēr kaut kāds zops uz komandu vēl ir palicis, jo visi Daugavpilieši tagad aplēti ir sadarījā. Atrod Miņinu, Miņins tagad ar kreiso! Pārekti trāpa Jevgeņijs Miņins. Nepavaicās. Redzam, Armāns Galais pārtver bumbu pēc tukumnieku rupjas kļūdas savā laukuma pusē. Un Miņins ar kreiso kāju. Bīstamāk uzbruka RFS, mājniekiem padevās vairāk labi tālsitieni. Tagad pievienojies RFS. Pirms tam arī mājās aizbraukt Gruzijā. Spēlēja 1 sezonu. Tagad RFS piespēl sodu laukumā. Ļoti labi piespēl sodu laukumā. Ļoti tā veiksmīgā galva, kur trāpīja? Ļoti planējoša bumba. Visi sastinga, iespējams arī Krišjāns Zviedrijas zaudas vārtos sastinga. Kur tā veiksmīgā galva bija? Laikam Baloža galva. Baloža galva, jā. Balots, kas par spēli Danielam Balodin, rezultatīvi piespēli un gūti vārtī. Centra aizsargs. Ļoti labi nospēlē. Ļoti tādā negaitītā brīdī, kā te mēs skatāmies. Ļoti tāls brīvstiens no 1,40 m. Daniels Balots šķiet, ka vienkārši pagarināt bumbu gribēja piespēlēt partneriem. Es domāju, ka tas tā instinktīvi izdarīts sitiens pa vārtiem, vārtu virzienā uz tālo stabu vai vārtos. Grūti pateikt, ja, bet ļoti precīzi trāpījums un pārsit pāri vārtsargam, ja.
Tur jau Mārcis Ošs arī lidoja pretī bumbai, bet jāuzteic Evgenijs Miņins. Perfekti piespēle. Ļoti Tur bija labi, jau- 2-3 viņa partneri, un jebkurš no viņiem būtu uzsits, būtu labs moments. Daniels Balodis trāpa vārtos. Šeit ir ātri labi pārējie RFS. Bumba labajā malā piespēle sako uz centrālo zonu. Miņins ar bumbu sitiens. Ļoti bīstami! Evgenijs Miņins varēja izraut uzvaru RFS. Krišjāns Zviedrijs labi nosvin šo atvairījumu. Laba iespēja RFS. Skatāmies vēl vienreiz. Un kārtējais stūrs sitiens, bet tagad redzam. Labi apstādināja, labi uzsita. Vadio arī labs lēmums. Ieraudzīt, ka Miņins ir skrējienā. Labs pirmais pieskāriens, šāviens un Zviedris. Jā, ļoti iegūt vairāk brīvās zonas tam savam sitienam un bīstams sitiens. Vārtē! RFS panāk 3-2 papildlaiku otrajā puslaikā. Pamatīgi līgsmīgi. Šeit sākas LNK Sporta parkā 3-2. RFS ir vadībā. Līgsmo arī pani Riverside Lions. Jā, RFS ir apgriezus spēli kājām gaisā un otrais papildlaiks ir sācies ar tādu lielu virpuli. Jā, atkal, ko jau mēs minējam, standarta situācija, centrējums, tā cīņa, tā burzuma, par ko tu teici, jā, te ir tie centimetri un tur tai bumbai kaut kur vajag tik daudz, lai izsprauktos brīvi cauri un viņi atrada ceļu uz tālo vārtu stūri, lai pēc tam jau būtu vārti. Nu, skatāmies atkārtojumu. Džiki ieskrēja, netika līdz Auda Džiki. Izcili pie tuvā vārta stāv nospēlēja Džiki. Neapturams ir Džiki. Skaists vārtgums viņam, skatāmies vēl vienreiz. Nu, netiek līdz viņam. Jā, Meļņiks. Denis netika līdz, nokavēja pirmo kustību, izskrēja spēlētājs priekšā jau un pēc tam jau ir grūti tikai ar